Nu ko, neesat gaidījuši, bet mēs esam klāt. Jeb, gardo lietu inspektori! Un ko gan mēs šodien darīsim? Pareizi, iesim pirkt pelmeņus, mīļoto studentu pārtiku. Tātad, pirmais, kas mums ir jāizdara, ir jāsadomā, kas būs atbildīgs par kādu cenu segmentu. Un kā mēs to darīsim? Darīsim mēs to ar akmens, šķēres, papīrīts. Tātad, Džeki, velkam rokas ārā no kabatām un 1, 2, 3. Igors iet ārā un šodien ir atbildīgs par lēto segmentu, bet vismaz viņam nav jāņem kredīts. Tā ir laba ziņa. Pilnīgi ļoti labi. Atbrīvojās no šīm lietām. Tad vidējais dārgais, jā? Jā, tagad ir baigi atbildīgais moments. Tātad 1, 2, 3. Oh yeah! God damn! Jā, šodien Jānis būs ar naudu, būs ar kredītiem un būs ar labiem pelmeņiem. Tātad, Jānis ir atbildīgs par elitāro galu, es par vidējo, un Igors ir atbildīgs par low costu. Jā, Zemo cenu. Tagad mēs laužam ārā durvis, ģērbjam augšā zābakus un dodamies uz tuvāko veikalu, kur mēs to visu arī nopirksim. Tiksimies jau ļoti drīz. Esam klāt gardo lietu inspektoru galvenajā štābā. Pa ceļam mūs pārtvēra Ausmiņa kebabu karalis. Ausmiņa rekords vecmamma. Un vispār baigi labais šalis Valters Murāns! Un viņš mums teica, ka kādam no jums, precīzāk 3 no jums, būs iespēja laimēt gardos Ausmiņa kebabus. Un kas jums ir jādara? Jānospiež like zem šī video, jāpadalās ar to un izlozes rezultātus jūs uzzināsiet nākošajā epizodē. Nu ko? Kā redzat, esam tikuši katrs pie sava pelmeņu segmenta. Igoram ir lētākais gals, man būtu vidējais gals. Un man ir dārgais. Ko mēs šajā epizodē salīdzināsim? Tā būs cena, iepakojums, iespējas un viss, kas ir uz iepakojuma. Dizains. Jā, un loģiski beigās, kā tad tas viss garšo. Sāksim varbūt mēs ar lēto galu iesākumā. Un ar to cenu. Jā, tātad lētais gals, jā, saucās pelmeņi mazulīši, cena 1,32 eiro. Vai students to var atļauties? Es domāju, ka jā, noteikti. Uz mēnesi noteikti. Nu tā labi. Tātad, Uz Igor, mēnesi. sāksim ar tevi. Tavs iespējas par vizuālo tēlu. Jā, par vizuālo tēlu, ņemot vērā, ka šis produkts ir no lētā gala, iepakojums atbilst cenai, teiksim tā. Pirmkārt, kas man patīk, ka viņi pievērš uzmanību ar reklāmu, jo šeit ir reklāmā uz iepakojuma gada prece 2013. Tas pievērš uzmanību, man liekas, tas ir interesanti. Bet tas uzliek baigo atbildību par pelmeņu kvalitāti. Jā, starp citu, ražots Latvijā. Tas arī ir laba lieta cilvēkam. Jā, tā ir atbildīga lieta. Un es ceru, ka viņi pie šīs lietas tiešām pienāk ļoti atbildīgi. Piestrādāja. Tā, nu un kāda tad būs tava atzīme par vizuālo tēlu? Jā, iepakojums nav tā super mega, tāpēc, ka ir noteikta cena. Es domāju, ka es likšu 7,5 balvas. Oho, Jā. tās nu gan bija droši. No mana dizainera viedokļa, nu diemžēl neko daudz es ielikt nevaru par iepakojumu. Un es domāju, nu es likšu maksimums 4 balvas. God damn! Nevairāk. Nu iepakojums ir ļoti minimāls. Nu saprotams, tas ir lētais segments, neko stipri labāku un skaistāku mēs nevaram gaidīt, nu bet, nu, ko padarīs? 4 ir 4 balvas. Lētais gals, principā, tur viss, kas ir sastāvs un nosaukums. Nu, protams, instrukcija un tā tālāk. Es nezinu, nu, viduvēji 5. Es domāju, 5 tā ir optimāla atzīme, ko var ielikt par kaut ko tādu, kas ir ražots Latvijā un pirms 3 gadiem ir dabūjis gada preces titulu. Ok, šitie čaļi iet malā. Tālāk
mums iet vidējais segments. Jā, vidējais segments mums izmaksāja 2,99 €. Vidējais segments kartona kastītē, diezgan netradicionāls, pat varētu teikt priekš pelmeņiem. Ja būtu savādākas tās uzlīmes, būtu varbūt arī forši. Mēs varētu kaut kādu, es pat nezinu, 7 ielikt. Principā dizains ir ok. Man viņš principā uzrunātu. Nu ko, kartons tas vienmēr ir tāda hipsteriska lieta. Jā. Saprotams, viņa vienmēr padara kaut kā to visu produktu tādu, kā handmade, un to kaut kādu tādu omulīgu sajūtu dot. Tiešām bojā tās standarta uzlīmes, kas tiek lipinātas uz tādiem, so produktiem, diemžēl diezgan bieži izdod to produkta, to segmentu cenu. Kaste ir patīkama, tas viss izskatās diezgan patīkami, un es laikam arī palikšu pie 7 balvēm. Jā, man arī patīk iepakojums tādā ziņā, jā, kā Ainārs teica, ka tu viņu paņem rokā, tā ir tāda patīkama sajūta, ka tu esi kaut ko paņēmis tādu kaut ko īpašu. Vienīgais, jā, tiešām tās uzlīmes standarta, viņus, kā saka, padara to produktu tomēr nedaudz lētāku. Tāpēc es ielikšu 8 balvas, jo tas ir vidējais segments un tādu iepakojumu priekš vidējā segmenta, man liekas, ir ļoti labi. Šitas ies uz šito pusi. Jā. Un tagad pēdējais. Tas ir kaut kas ekskluzīvs. Tas ir pilnīgi. Jā, sāksim ar cenu, došu Igoram uzmanību. 3,83 €. Nu, tie nav joki. Pie tam ņemat vērā to, ka visi šie iepakojumi ir 400 grami, tātad nepilns puskilograms. Nu, jā, spriežot pēc cenas, šim produktam jābūt patiešām karaliskam. 400 grami pa 4 €. Jā, iepakojums, viņš ir skaisti noformēts vizuāli, jā, man liekas, salīdzinoši. Protams, Lido nosaukums, tas jau dod kaut kādu, tādu prestižu, jā. Bet man liekas, ka tas kartons ir tāds plāns, tāds, Tas ir praktiskā latvieša viedoklis. Jā, tas ir tāds tiešām praktiskā latvieša viedoklis. Es domāju, ka, tas nav pats labākais iepakojums. Tāpēc es ielikšu 16 balvas. Tā, tiešām tas kartonīši ir, ļoti lēts variants kartona. Priekš tādas cenas varētu paņemt to pašu kartonu, pielikt normālu dizainu un sanāktu kaut kas tiešām labāks par šito kastīti. Vizuāli man, godīgi teikšu, viņa kaut kā minimāli vispār piesaista. Man kaut kā tā kaste galīgi nepatīk. Laikam par dizainu es ielikšu maksimums 5, bet tikko pamanīju, ka viņiem ir šeit te pierakstīts, ka bez vielām. Tas tā uzreiz cilvēkiem, kas par to uztraucas, tas uzreiz tā ir uzskatāmi un noderīgi. Bet, 5 balvas no manis. Ņemot vērā to, ka es šodien pārstāvu dārgo galu. Vēl jāņem vērā to, ka šeit ir jērgaļa, kas pat pa sevi nav lēta. Mēra gaļa. Rīgas mēra gaļa. Principā dizains ļoti tradicionāls, varētu pat teikt drusciņ etnisks. Fonā tāds līnu galdauts, kaut kas tāds. Pelmeņi, kā viņi ir pirms vārīšanas un tā. Kā Aināram mani viņš baigi tā neuzrunā, mani kartona kastīti vairāk uzrunāja. Par dizainu, es nezinu, 6, gandrīz labi. Principā viss ir, bet nav tā feeling. Nav tā feeling, jā. Tur jau tā lieta varbūt tāpēc, ka viņi, piemēram, Lido, viņiem ir tas jau brands pats pa sevi. Viņi var uz jebkuras kastes uzlīt gandrīz vai savu to uzlīmu. Un būs labi, normāli. Jā. Tādas bija balles par iepakojumu dizainu, kopējo izskatu. Tagad, laikam, nākošais loģiskais solis būs to visu mest katlos, pannās, gatavot un provēt. Jā. Virtuves lietas var sākties. Janka, davai! Gangsta. Gaida! Nekas cits neatliek. Pirmā pelmeņu fāze ir gatava. Viņi ir Izvārīti. Tagad Cepsim. Elles liesmas ir iedarbinātas. Panna silst, un tad pēc brīža jau baudīsim gardos mazulīšus. Yeah!
Tātad esam atpakaļ no virtuves, un lūk, kas mums ir sanācis no lētā segmentā. Pelmeņi mazulīši. Ieprovējam sākumā vizuālo izskatu. Nu, sāksim ar Jāni. Tātad vārījām, apcepām. Nu, ņemot vērā, ka tas bija vairāk vai mazāk no mums atkarīgs, bet kas ir atkarīgs no pelmeņiem, tas, ka viņi neizjuka. Tas ir pozitīvi, un viņi nesalipa kopā vienā tādā kamolā. Nu, par vizuālo, principā, diezgan apetitīgi izskatās, es varētu vilkt astoņi. Tā, nu es būšu laikam bišku vairāk kritisks šoreiz, un vizuāli man atgādina kaut kādas gliemenes, vai kaut ko tam līdzīgu. Gliemenes tas jau ir tāds ekskluzīvs. Jā, nu tas jau saprotams no Francijas vai kaut kādām tādām zemēm, bet no manis sanāk kaut kādas 6 balvas. Jā, vizuālais izskats priekš lētā segmenta varētu būt ok. Bet, ir šādas tādas lietas, jā, piemēram, man ir trapies pelmenis, kuram jau sākusies sadalīšanās. Droši vien šo pelmeni ir pelmeņus taisīja ar mašīnu, kura tur štampē viņus ar to mīklu. Smaržo arī labi, pāris mīnusiņi ir, bet priekš lētā segmenta ok, es ielikšu 7. Tā, 8, 6, 7. Viss, kas atliek, tagad iekovē. Vajag noteikti vēl minimums 2. Tad laikam varētu būt viens no mīnusiem, ka vajag viņus vēl un vēl. Tā, nu sākšu laikam es. Jā. Man ir pagaidām tāda sajūta, kā mums bija ar lētā gala pizzām, kad tu un tu nevari izjust to garšu patiesībā. Tev vajag vairākus pelmeņus apēst, tev vajag vairākas reizes iekosties. Pagaidām šī garša ir kaut kāda, ļoti neitrāla tāda, nav nekā izteikta. Un es laikam to novērtēšu uz kaut kādām 5 balvēm. Tas nav slikti, tas nav labi, tas ir reāli neitrāli, kā es to uztveru. Jā, ir tāda nedaudz sajūta, ka tev vajag vēl un vēl. Tāpēc es laikam ielikšu nedaudz augstāk nekā Ainārs, jo es laikam pārstāvu lēto segmentu, es ielikšu 5,5. Nu jā, tad principā tas, ko visi teica, ka tev ir jāpāt vismaz 2 pelmeņi, lai tu saprastu, ka tu ēd kaut ko. Es jau pakas izēdu. Es jau arī jau... Vēl nesaprotu līdz galam. Rodās tāda sajūta, ka tā gaļa, kas ir iekšā, ka viņa ir ar grīdas lupatu. Tā, Tas ir pavērsiens. Tas gan ir pavērsiens. Nu tā, reāli... 2013. gada labākais produkts. Reāli tā kā būtu, nevis grīdas lupata iekšā gaļā, bet tā gaļa būtu uz lupatas uzmesta un tad ielika pelmenī. Es nezinu, es par garšu es ielikšu svarīgās 4. Bet es nezinu. Man riktīgi kaut kādu grīdas vai trauku lupatu atsit. Bet labi, ka mums ir eksperti. Jā, tātad tā tas bija, tādas balvas mums ir. Man ir 5, Igoram ir 5,5 un Jānim ir 4. Tātad tagad mēs dodamies atpakaļ uz mūsu iemīļoto vietu, jeb virtuvi, un gatavojam otros pelmeņus. Otrais rauns var sākties. Pirmie pelmeņi ir notiesāti, otro pelmeņu laiks ir klāt. Jūs tam neticēsiet. Tas ir pilnīgi kaut kas nereāls. Igor? Paskatieties, ko mēs atradām. Otrā porcija ir gatava. Un man šķiet, vizuāli stipras atšķirības es neredzu, diemžēl. Pēc smaržas es arī kaut kā nejūtu īpašas atšķirības, bet tomēr vizuāli viņi bišku kaut kādi tādi, bišku pievilcīgāki, laikam. Jā, viņam taču vēl bija pieliktas tās mazais patīkamais bonus, kas bija sāls, laura lapas un pipari. Jā. Laikam par to tomēr es tad pielikšu vēl balvi, tātad no manis ir 7 balvas. Ja runājot par mani, par manu viedokli, tā paciņa, kas bija tajā kastītē, nedaudz uzpirka. Tas ir labi. Laikam viņi zināja, ka mēs iesim šodien iepirkties. Un tieši tajā pakā to paku arī ielika. Smarža, iespējams tāpēc, ka ir pievienots sviests, viņa smaržo tiešām labi. Tāpēc es domāju, ka
arī pagaidām ne šis, ne tās. Es ielikšu uz 6. Jā. Vizuāli, principā, ir tas pats. Nu, tad ir abstrakta pelmiņa laika. Bet jā, tas, ko teica Igors un tas, ko teica Ainās, ir iepakojums, ārēji izskatās ļoti fancy un tā. Jā, teiksim, ka šoreiz tas ir labāk nekā lētais gals un dārgais gals. Jā, kastītē ir tā kā top 1, tā kā pati labākā, bet attaisot vaļā, mēs redzējām pelmeņus parastā caurspīdīgā polietilēnā, kas, nu, izskatās ļoti lēti. Ok, bija garšvielas, tas ir, nu, garšvielas, tas ir bonusiņš, ok. Bet kopumā, nu, es ielikšu 6. Nu, tas ir, gan drīz labi. Ok, nu. Tas ir arī, piemēram, tā paciņa, viņa jau dārgi nemaksā, ja? Tas ir tāds kā neliels kukulis. Jā, striks tāds. Neņemiet par ļaunu, ka tie pelmeņi neizskatās tik labi. Tāpēc mēs jums iedosim nedaudz tur lauru lapas, sāls un piparus. Jā. Arī jautājums, viņi uzraksta homemade, un te jau redzams, ka šie pelmeņi nav taisīti ar rokām. Tobiši viņi ražoja viņu ar kaut kādu iekārtu. Tur, kur agrāk autobusus ražoja un radio pārkvalificējās. Gultņus lika tur. Un tagad vienkārši tiltus remontēja. Pelmeņus vienu pēc otru. Un tie paši tagad pelmeņus muķī. Testējam. Testējam. Pilnīgi pareizi. Rovējam. Nu vai būs tas liktenīgais pelmenis uzreiz tāds? Apjoma ziņā lielāka pelmeņa. Jā, tas uzreiz jūtams. Sajūtu garšu pēc pirmā pelmeņa. Ir. Šoreiz viņa ir izteiktāka, pilnīgi noteikti. Es pat jūtu kaut kādu zaļumu, es nezinu, kaut kādu. Ir tur zaļumi, jā, es pamanīju. Divlīti kaut kādu jūtu. Pirmie pelmeņi bija ar cugaļu, šie mums ir ar tīteļa. Tīteli. Tīteli. Tītera gaļas pildījumu. Jā, šeit uzreiz, nu, pilnīgi droši var pateikt, ka tomēr garša ir jūtama pēc pirmā acu uzmetiena, zobu iekodiena. Tātad, nu, laikam atkal sanāks man to novērtēt pirmajam. Nu, par garšu es laikam došu 7 balles. Igor? Nezinu, varbūt tā ir gaļas specifika vai kas, bet man liekas, viņi tādi nedaudz sausi ir. Man tā neliels iespējas rodas, ka viņi varētu būt nedaudz tādi šulīgāki, bet kopumā labi, jā. Es domāju arī 7 balles. Tūlīt mēs vēl pieliesim klasiņu un izlabosim situāciju. Pelmeņi ar klasu, kas var būt labāks. Kā regulants. Jā, kas tev būtu sakams? Nu, pirmkārtām tas, kad pelmeņi ar putna gaļu, tas jau nav gluži standarts, bet ļoti garšīgi. Varēja just gan šo tīteru, gan arī zaļumus, arī mīkli ir ok. Kopumā ļoti labi, ļoti labi. Es ielikšu 7,5 balles. Čičiņ! Jā, 3 septītnieki. Kas var būt labāks? Nu, varbūt 10. Jā. Nu, neko, tad turpināsim ar trešo segmentu. Mums ir palicis dārgais segments. Luksus, zelta. Jā, ekskluzīvi. Un skatīsimies, kas no tā viss sanāks. Trešais rauns ir klāt. Vēram iekšā. Sodīt, davai. Process ir pabeigts. Tiekamies garšošanas stadijā. Un tā, tātad trešā porcija ir gatava. Dārgais segments ir pagatavots. Kā saka, mums ir arī pārsteigums. Haha, surprise! Salīdāmas un muļķītis Tā, nu ko mēs tad teiksim par tām lietām? Pirmajā vislietākajā pakā bija nereāli daudz pelmeņu. Otrā paka sagāja tā, ka visiem līdzeni arī līdzvērtīgi to pelmeņu bija. Un trešajā pakā ir pelmeņu ļoti maz, bet viņi ir izmērā apmēram kā medūza. Izskatās kā pārējie pelmeņi, nu, bonus punkti par to, ka viņi ir lieli. Tātad, principā, vajadzētu visam uzreiz būt. Nu, ielikšu 6. Tā, nu, jā, laikam no vizuālā... No vizuālās puses, nu, teiksim godīgi, visi pelmeņi izskatās vienādi. Un tā tad, laikam, no manas puses, nu, es domāju, kaut kādas 5 balles vairāk es, laikam, nevaru ielikt, jo, nu, nav nekāda tāda, kas varētu atbilst luksus segmentam. Nu, es savukārt varētu pateikt, ka
salīdzinot ar iepriekšējiem, tiešām izskatījās tā, ka viņus ir taisījis kaut kāds robots. Šeit daudz maz viņi izskatās, ka šos pelniņus ir taisījis cilvēks. Tāpēc es ielikšu 7,5, jo man palikās, ka viņi ir taisīti ar rokām. Ar sirdi. Ar sirdi, jā. Un rokām. Un rokām no rajona. Nu ko, laikam ir tas brīdis, kad ir jāizmēģina šie gigantiskie medūzveidīgie pelmeņi. Es jau kāds uz telefonu 112, ja kāds krīt. Gēra gaļa. Tā gēra gaļa. Mēra. Mēra. Mēra gaļas. Man mūsu mēra gaļa nevisai. Man liekas, ka man mutē baigā mīko. Es arī to atzīmēšu, ka es nejūtu te īpaši gaļu, es jūtu lielu mīklas gabalu. Nu jā, mīklas ir diezgan daudz, jūtam arī gēra gaļa. Nu izteikti. Nav tā, ka viņi tur ielikuši kaut ko citu. Nu, garša vismaz ir kaut kāda izteikta diezgan. Jā. Es nevaru teikt, ka arī ļoti slikti kopumā. Es ielikšu, laikam, 6,5. Tā. Pusī. 6,5. Tā, nu ko, es laikam vairāk par 6 baliem neielikšu, diemžēl par garšu. Kaut kādi 50 vai 60 vai 70% no tā, ko tu ēd, nu, izjūtas pēc kaut kādas mīklas gabala tāda normāla un tikai kaut kādi pārējie procenti ir gaļa. Nē, es neieliku atzīmi, bet es ielikšu 4. Vot tā. Vidējais, tas bija tiešām Vidējais bija šoreiz, optimāls variants, tiešām tāds Garš bija garš. teiksim tā, viņam bija labs iepakojums šoreiz, viņam bija bonusā klāt patīkams mazumiņš tāds, un viņam bija reāli patīkamā garša un izmērs. Garša izmērs, jā. Mēs diemžēl neatceramies, kādas mēs vispār balles likām, bet nu, mums šķiet, ka vidējais segments šoreiz ir tas vinnētājs. Lūk, tā kā kārtējo reizi mums ir pārsteigums ar to, Cik viņi maksāja? Ar 3 eiro. 4 eiro. Padārgi. Sanāk, viņi ielika gaļu nedaudz jēra, tas jau paaugstina cenu, jēra gaļa, jā. Bet viņi ļoti daudz pielika tās mīklas. Jā, un vēl ir jāatzīmē tas, ko viņi raksta uz kastes, mums rūp tas, ko jūs ēdat. Jā. Nu, paldies par mīklu. Mīklu mēs paēdām. Tie bija Gardo lietu inspektori. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Spiediet like, dalieties ar šo video un neaizmirstat, ka mums ir klāt šitas kungs, kas izsludināja konkursu, kurā jums ir iespēja vinnēt, kā mēs jau teicām, veselus 3 kebabus. Tātad tie būs 3 cilvēki, kas vinnēs pa vienam ļoti gardam kebabam. Un viss, kas jums ir jāizdara, kā es jau minēju bišku agrāk, ir jānospiež like un jāpadalās ar šo video. Tātad līdz nākamajai tikšanās reizei. Čau! Čau! Sūtat savas idejas komentāros.